Es šobrīd atrodos bijušajā Zaseloka lokomotīvu depo, pasažieru vilcienu tagadējā remonta bāzē, un man aiz muguras ir redzams elektrovilciens ER2M 605, precīzāk izsakoties 9. vagons. Faktiski šajā nedēļā atgriezās no savu pēdējā reisa un tagad ir pārdomas par tā turpmāko likteni. Bet kamēr pārdomas vēl pagaidām paliek atklātas, tikmēr vēlējos pastāstīt par šiem elektrovilcieniem mazliet senākā griezumā. Un faktiski vispirms jau sāksim ar dizainu. Tas ir tas, kurš visdrīzākais ir iemesls tam, ka liela uzmanība ir pievērsta šim vilcienam un šā vilciena pēdējam reisam. Protams, otrs iemesls ir solīdais vecums. Pensijā laikam pēc cilvēku gadiem vēl būtu par agru doties, bet pensijā pēc vilciena gadiem jau pa vēlu, jo izgatavotāja rūpnīca dod garantiju un resursu šādiem vilcieniem 30 gadus. Tas ir ražots 1966. gadā, tad tie 30 gadi jau sen kā ir pienākuši. Bet 2000. gadā šiem vilcienu sastāvam 4 vagonu izpildījumā tika piešķirts jauns mūžs, ja tā drīkstētu teikt. Būtu jau labi, ja mēs arī ar cilvēkiem varētu tā darīt, bet ar vilcieniem tas ir mazliet vieglāk. To var pilnībā izjaukt, atjaunot, vai pareizi sakot, ievietot jaunus agregātus, jaunu vadības iekārtu un arī nomainīt te tika gan logi, paplašināts loga ailes, jauni sēdekļi, un sākās tā otrā šī vilciena dzīve, kas gan ir, teiksim tā, aprāvusies šobrīd vismaz aktīvajā eksploatācijā šis vilciens vairāk nebrauks. Faktiski tā vēsture šāda dizaina vilcieniem sākās Rīgā 1957. gadā, kad pirmo reizi izbrauc rūpnīcas vārtiem tēlaini izsakoties ER1 sērijas elektrovilciens. Un arī tam kabīne bija tieši šādā dizaina izpildījumā. Aizsteidzoties notikumiem priekšā, tobrīd tas bija ļoti moderns vilciens, gan arī tehniski, gan arī dizainiski, bet jau 1961. gadā, tad, kad eksploatācijā tika ieviests ER10 sērijas vilciens, tika secināts vai rakstīts, pareizi sakot, kad izskatās tāds novecojis. Ja tas 1961. gadā tā izskatījās, mūsdienās, protams, tas varētu arī būt vēl trakāk, bet no otras puses dizains ir avangardisks un neapšaubām tas ir tas, kas ir pievērsis uzmanību šim te vilcienam. 1962. gadā tika uzsākts tieši šādu ER2 sērijas vilcienu ražošana Rīgā, un tā turpinājās faktiski 50 gadus, ar zināmām jau, protams, izmaiņām un citām modifikācijām, bet pēdējais ER2T sērijas vilciens Rīgā tika izgatavots 2003. gadā. Tā kā ļoti ilgs periods, kādā šāda tipa vilcieni tika ražoti. Tobrīd, varbūt vairs ne 2003. gadā, bet iepriekš tie, protams, atbild tām prasībām, kas tiem tika uzliktas, tehniskajā ziņā strādāja nevainojami. Pasažieriem gan bija zināmas grūtības un arī joprojām ir tajos iekāpt, sevišķi gados vecākiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem tas ir praktiski neiespējami. Bet savulaik jau nemaz nebija paredzēts, ka būs tik augsts jākāp, jo pirmie tie ER1 sērijas vilcieni, tur nemaz šādu kāpņu nebija, jo tie bija paredzēti augstajiem peroniem, kas ir augstāk par metru, un daudzās toreiz Padomju Savienības pilsētās arī šādas platformas, pasažieru platformas joprojām eksistē, toreiz bija, un līdz ar to šī ER2 modifikācija speciāli tika ražota, lai varētu iekāpt no zemajām platformām, bet ar zināmām problēmām. Pavisam kopā tika izgatavoti vairāk par 1000 dažādi vagoni, jo elektrovilciens nesastāv tikai no galvas vagona. Tam, protams, ir nepieciešams
motorvagons, bez kura tas nekustēsies. Nu, un, ja grib šo sastāvu pagarināt, un kādreiz standarts bija 10 vagoni, tad pa vidu ir arī piekavu vagoni, kuri pēc būtības ir stipri līdzīgi galvas vagonam, tikai nav vadītāja kabīnes. Un tādējādi šo te vilcienu ražošana bija nepieciešama, jo toreiz ar tiem tika apgādātas faktiski lielākā daļa Padomju Savienības republikas, un tur, kur visur bija 3000 voltu līdzstrāva, tur arī šādi vilcieni faktiski brauca. Un arī ne tikai tur tika ražotas dažādas modifikācijas, ER9, piemēram, kas ir paredzēts mājiņstrāvas variantam, bet tieši šī te apaļās formas kabīne ar tādiem vilcieniem tika apgādāti līdz 1974. gadam, kad jau Rīgas vagonu rūpnīcā mazliet iepriekš tika nodibināts speciāls tehniskā dizaina birojs, un šī biroja darbinieki tad izstrādāja to nosacītu modernāku dizainu, kāds joprojām ir vairumam ER2 un ER2T sērijas elektrovilcieniem, kas Latvijā tiek eksploatēti. Līdz tam mirklim, kamēr tos visdrīzākajā laikā nākamgad aizstās jau Čehijā ražotie Škodas firmas vilcieni. Tikmēr mums joprojām būs jāsadzīvo ar ER2 sērijas vilcieniem, ne konkrēti vairs ar šādu dizainu, bet jebkurā gadījumā tehniski stipri līdzīgiem šim vilcieniem. Savukārt šī konkrētā vagona liktenis, par to mēs lemsim tuvākajā laikā kopā ar akciju sabiedrību Pasažieru vilciens.